cienījamā priekšsēdētāji, godājamie deputāti, šodien mums ir ļoti principiāls balsojums, vai mēs turpinām 35 gadus piekopto bijušo VDK aģentu un PSKP komunistu prokuratūrās un augstākajā tiesā iesākto ņirgāšanos gan par politiski represētajiem, gan par psihiatrijā ieslodzītajiem, psihiatriskajās slimnīcās ieslodzītajiem, politiskajiem represētajiem par viņu pretpadomu noskaņojumu. 35 gadus Latvija nevar rehabilitēt politiski represētos, kuri tika ieslodzīti gan psihiatriskajās slimnīcās, gan dažādos padomju soda nometnēs, kas arī tika nosaukts par ārstniecības iestādēm. Ja ārkārtīgi interesanti, ka tikai Padomju Savienībā bija veselības ministrijas pakļautībā šādas slimnīcas un iekšlietu ministrijas pakļautībā. Iekšlietu ministrijas pakļautībā slimnīcās ārsti ar piesiešanu pie krēsla, apliešanu ar augstu ūdeni, piekaušanu, medikamentu došanu, it kā ārstniecības nolūkos, kas sagrāva šo cilvēku pretošanās spējas un psiholoģiju, un viņi bija gatavi parakstīt jebko. Pēc tam viņiem konstatēja šizofrēniju. Tikai Padomju Savienībā bija diva veida šizofrēnijas, kas nekur pasaules medicīnā nebija. Parastā šizofrēnija un tā saucamā vārgi tekošā, vai es nezinu, kā tulkot, krieviski rakstīja vjāleķi kušēja. Tas ir jebkurš, kuru nevarēja notiesāt kaut kādu iemeslu dēļ, teiksim, ka viņam būtu veselības problēmas vai kaut kas, tad viņam diagnosticēja tādu slimību, ka viņiem ir tā kā vāja esoša šizofrēnija, un viņi varēja ielikt jebkurā cietumā. Ja? Un šeit mēs atkal sākam stāstīt, ka mēs nevis rehabilitēsim cilvēkus, kurus nosūtīja gan ar VDK, gan ar dažādiem, teiksim, centrāla komitejas rīkojumiem, psihiatriskajiem slimnīcām, bet mēs liksim viņam zemoties un iet katram individuāli pie prokurora ar iesniegumu. Tas būtu tāpat kā prasīt, piemēram, 6 miljoniem koncentrācijas nometnēs ieslodzīto, ka viņi iet individuāli sevi rehabilitēt. Ja? Jo redziet, varbūt kāds tad viņiem tur tiešām ir bijis kaut kāds slepkava vai zāglis. Ja? Un šeit tātad tiek pamatots ar to, ka tie 10 vai 100, kuru skaitu mēs pat īsti vēl nezinām, ja? Kas starp viņiem varbūt ir 2 vai 3 slimi. Un tāpēc visiem šiem pārējiem, tiem 10 vai 100, būtu jāiet zemoties un jāiet. Un kas notiek tālāk? Tātad, ja viņi aiziet uz prokuratūru, tad tas mehānisms ir tāds. Iesniegums pēc tam ir jāsaņem atzinums no psihiatrijas ekspertu komisijas. To organizē Nacionālās psihiskās veselības centrs, kurš pieprasa tiesu ekspertīzei attiecīgo slēdzienu. Es nezinu, vai šobrīd vēl vada, bet 10 gadu šo centru tiesu ekspertīzes nodaļu vadīja tāda Anita Apsīte. Un ko viņa teica? Viņa teica, ka neviens nav rehabilitējams, jo padomju medicīna bija vishumanākā un padomju psihiatrija bija visprecīzākā pasaulē. Un viņa nekļūdījās. Un viņa teica tā, Čekā taču strādāja gudri cilvēki, nu viņi taču nevarēja kaut kādu nepareizu tur iedot slēdzienu tam, ka viņš ir psihiski slims, nevis politiski ieslodzītais. Redziet, kādā situācijā ir Latvijā medicīna, ka tiesu ekspertīzes nodaļu vada cilvēks, kurš uzskata, ka medicīniskās diagnozes ir jānosaka Čekai, nevis medicīniskai iestādēji. Tātad mans priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Visu personu psihiatrijas diagnozes, ka šiem represētām personām saistībā ar viņu pretpadomu rīcību tikuši padomu laika ārstu noteiktas, tā skaitā personām, kuras uz psihiatrisku ekspertīzi nosūtīja Latvijas PSR valsts drošības komisija vai PSRS Baltijas kara apgabala kara prokuratūra. Redziet, kādi izcili mediķi. Visas šīs diagnozes tiek anulētas un atzītas par spēkā neesošām no paša sākuma. Visi šādi veidi represētie ar šo likumu attiecībā uz viņiem noteikto psihisku raksturu diagnozi tiek rehabilitēti. Tas ir likums, kuru pieņēma jau 1990. gada augustā par politiski represēto rehabilitāciju. Un tur bija teikts, ka ģenerāla prokuratūrai jāveic. 35 gados šie ģenerāli prokurori neko nav izdarījuši, tāpēc, ka līdz pēdējiem brīdim tie bija visi tie paši PSKP biedri, kas padomju laikos nodarbojās ar politiski represēto vajāšanu. Loģiski, šis ir vēstures brīdis, es aicinu atbalstīt un izbeigt šo nelietību. Atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par... Komisijas bija...
Komisijas vārdā ir vēlme vēl papildināt, lūdzu. Ja? Komisija tika uzklausīts ģenerālprokuratūras Kristenkungs. viedoklis, ka personas statusa atjaunošana pēc būtības ietver divus vērtējamus aspektus. Pirmkārt, ir jāvērtē, vai attiecīgajai personai psihiatrijas diagnoze noteikta pamatoti vai nepamatoti, un otrkārt ir jāvērtē, vai persona konkrētajos apstākļos vispār bija ievietojama attiecīgā tipa psihiatriskajā ārstniecības iestādē. Un līdz ar to ģenerālprokuratūras ieskatā automātiska statusa atjaunošana nebūtu nosakāma un ir saglabājama kārtība, kurā persona pati vai tās tuvinieki vai radinieki vēršas ar iesniegumu, vai arī prokuratūra. Ja tās rīcībā nonāk attiecīga informācija, tad arī pieprasa personas Jā, es nepateicu. vai tās tuvinieku piekrišanu pārbaudes veikšanai. Un komisijas vairākums secināja, ka šis Nu, jā, tas ir priekšlikums pateikums, tad, jā. nav atbalstāms. Kirsteina kunga priekšlikums nav atbalstāms.